Lai mudinātu Saeimu aizliegt dējēvistu turēšanu sprostos, pie parlamenta ēkas sākusies dzīvnieku aizsardzības aktīvistu rīkotā akcija Nedēļa sprostā. Plānots, ka visu nedēļu 24 stundas diennaktī vairāki brīvprātīgie uzturēsies īpaši veidotā metāla būrī, ik pēc 12 stundām viens otru nomainot. Kā norāda akcijas rīkotāji, lai gan pamazām notiek atteikšanās no sprostiem, aptuveni 2 miljoni putnu, jeb 60% no visām Latvijas dējēvistām, joprojām savu dzīvi pavada aizrestotā kastē. Tie ir apstākļi, kuros šiem putniem ir atņemtas jebkādas dabiskas uzvedības iespējas. Viņi nevar pat normāli pastaigāt, izplest spārnus, pilnībā izstiept galvu. Burtiski viņas nevar darīt neko. Viņam visu mūžu nāks stāvēt ar kailām kājām uz sprosta režģiem, saspiestībā, putekļos, pustumsā. Tas absolūti nav vajadzīgs mūsdienās. Ir daudz veidiskāki veidi, kā ražot olas. Akcijas rīkotāji cer, ka viņiem izdosies pārliecināt Saeimas vairākumu nevilcināties un pieņemt izmaiņas dzīvnieku aizsardzības likumā. Grozījumus, kas paredz no 2030. gada aizliegt vistu turēšanu sprostos, nākamnedēļ plāno skatīt Tautsaimniecības komisijā. Es domāju, ka likumprojekts ir gan līdzsvarots. Viņš potenciāli dotu ražotājiem gandrīz 5 gadu pielāgošanās termiņu. Tajā pašā laikā meklēsim arī dažādu veidu atbalsta formas, lai palīdzētu ražotājiem mainīt savu tehnoloģiju. Katrā ziņā 21. gadsimta Eiropas Savienības dalībvalstī vistas, kas tiek turētas sprostos, nav tas standarts, uz ko Latvijai vajadzētu tiekties. Savukārt, lauksaimnieku organizācijas uzskata, ka atteikšanās no sprostiem graus Latvijas ekonomiku un palielinās olu importu. Taču aktīvisti to apstrīd, sakot, ka Latvija nebūs pirmā valsts, kur šādi liegumi ieviesti.